Labdien visiem! Esiet mīļi sveicināti un es sūtu sveicienus no Cēsīm. Šodien mēs esam otrajā bioreģionu fórumā, kurā ir pulcējušies cilvēki no Cēsu, Valmieras, Siguldas un citiem Vidzemes un Latvijas novadiem, lai runātu par ikvienam no mums svarīgām tēmām, par bioloģisko pārtiku, par vietējo ekonomiku attīstību, par sadarbību. Un šīs dienas bioreģionu fórumā mēs liekam ļoti lielu akcentu uz to, lai mēs stiprinātu sadarbību starp zemniekiem, starp pārtikas ražotājiem, starp iepirkējiem un arī tām organizācijām, kas liek pārtiku uz šķīvja mūsu bērniem, skolēniem, pansionātu iemītniekiem, slimnīcu pacientiem. Gribu novēlēt ikvienam, kurš šodien ir klātesošs bioreģionu fórumā, lai mēs izietu ārā ar tādām ļoti praktiskām idejām, kā iedzīvināt bioreģiona principus un rīcības virzienus dzīvē, lai mums izveidojās jauni kontakti, jaunas sadarbības, bet pats galvenais, lai bioreģiona ideja turpina dzīvot neatkarīgi no tā, vai mainās cilvēki, kuri vada to vai citu procesu, bet lai mēs ik viens sajūtam, ka bioreģions tas ir par katru no mums, par vietu, kurā mēs dzīvojam, par dabu, kuru mēs baudam. Viena no pamatidejām, kāpēc vispār sākās šī kooperācija, bija vēlme arī realizēt savu produktu maksimāli vienkārši. Arī es esmu lauksaimnieks, uzņēmējs, un jebkuram lauksaimniekam gribās nopelnīt naudu. Bet mēs saprotam to, cik liels ir mūsu saimniecības resurss, cik mums ir daudz zeme, un ir kaut kāds apjoms, ar ko mēs nevaram iekļūt tirgū. Līdz ar to, ja sadarbojoties, mēs šo apjomu varam palielināt pietiekami lielā apjomā. Bioreģionu fóruma ietvaros mums bija lieliska iespēja savest šeit kopā gan vietējos pārtikas ražotājus, gan politikas veidotājus, gan aktīvās biedrības un vienkārši iedzīvotājus, lai kopīgi atskatītos uz projektā paveikto un iezīmētu nākamos soļus, jo šī satikšanās vieta, šī platforma ir ļoti svarīga, lai mēs turpinātu ceļu kopā uz stipru pārtikas stratēģiju Vidzemes reģionā. Paldies visiem, kas iesaistījās projektā Ceļā uz zaļo reģionu, un mēs ticam, ka šīm projektam būs turpinājums cita veida aktivitātēs ceļā uz stipru un vienotu bioreģionu.